futbolisti, un tagad seko tāla piespēle Cincātas izpildījumā uz savu tautiet Mamu Gongādze, un Gongādze var arī uzsist, un Gongādze nedaudz neprecīzi sit Mamu Gongādze. Palaviņčiks, labi laužas Palaviņčiks tuvāk soda laukumam, un būs atsitiens no vārtiem, bet laukumā cīņa par iniciatīvu, abas vienības mēģina ar tālām piespēlēm kaut ko izdarīt, un tagad Sato nospēlē ar roku, tiesnesis to nepamana, un Mingazovs un glāb savu komandu Matija Mihaļs, jau dzina tur bez variantiem. Kaut gan kļūdās ļoti vienkāršā situācijā rīdzinieki, un ir sitiens. Pirmais puslīdz sakarīgais sitiens, un spēle uz Labuku. Viens pats Labuks izbrukuma smailē izvirzīts, un te Matija Mihaļs ne bez problēmām tomēr atbruņo Labuku. Vismaz Jurijs Sokolovs spēlē jau kā tā mazi pērties laikos, vairāk aizsardzībā, nevis malē pusāk pozīcijā. Mamuka Gongādze nedaudz neizsniedzis. Piespēle uz Mamuku. Mamuka labi spēlē ar muguru, un to viņš izdara arī tagad, un bija pārkāpums izskatās pret Mamuku. Galā Mamuka izdara sitienu, bet bumba lido nedaudz garām. Pret viņu Maksimenko un Andrejs Kovaļovs var izpildīt centrē, un Kovaļovs centrē, un gar vārtiem tur Mamuka Gongādze, bet netiek viņš līdz bumbai, būs arī sitiens, un ir labs sitiens Mihailam Zīzeļam, bet... Un ir sitiens, un nedaudz pāri vārtiem, un lido bumba pēc tā paša izskatās, ka Mamājos bija tas, kurš izpildīja šo sitienu. Jau tāla piespēle uz Mamu Gongādze, un Gongādze tiek labā pozīcijā Mamuka, un te jādod 11 metru soda sitiens, bet tiesnesis rāda, ka pārkāpuma nebija, bet, bija pārkāpums pret Mamuku Gongādzi. Kas varbūt daudz arī nedaudz pārsteidza, bet tagad Labukas, un šeit gan bija arī pārkāpums, un tas tiek arī fiksēts gandrīz vai 11 metru soda sitiens, vai tomēr, jā, ir pārkāpums. Savā starpā tagad Siņicins, un Siņicins atklāja spēles rezultātu, un Andrejs Siņicins 1-0. Otrā puslaika pašā sākumā par ļoti apšaubām piešķirtu pendeli tādā ziņā, ka pārkāpums, protams, ka bija, bet vai tas bija soda laukumā, var strīdēties. Zīzeļovs. Piespēle soda laukumā tur Mamu Gongādze, viņš tiek turēts, un tiesnesis nozīmē 11 metru soda sitienu par pārkāpumu pret Mamuku Gongādzi. 1-1. Šeit arī, izskaties, ka tomēr bija soda laukumā pārkāpuma brīdī. Mats Māliņš. Mamuka sit, un Mamuka Gongādze. Rezultāts kļūst 1-1. Gongādzem otrie vārti, un Daugavā pelnīti izlīdzina rezultātu 1-1, un tas viss notiek mača 52. minūtē. Spēlē precīzi. Un mēģina jaudīt bumbu spēlē, un šeit būs brīdinājums tādam Labukam. Un jā, tādas Labukas atvainojas, ka es jau neko nedarīju par mēģinājumu bloķēt tātad šo sitienu. Pusē ir Kokina Mamājos, pamana Kokins ir soda laukumā. Var sīst, Kokins sit un glāb Māliņš, bet uzbrukums nav beidzies Mamājos, sitiens bloķēts Kokins. Eriks vēl domā, ko darīt tālāk. Iesaista Sokolovs centrēs Gongādze, sit pāri, un vēl pie tam tiek Sato turpina cīnīties un panāk to, ka bumba jau ir pie Mingazova, kurš sit to pāri. Izveidojies labs pretuzbrukums, un tagad ir arī sitiens, bet pāri vārtiem. Jā, labi pacīnīties. Zīzeļovs. Centrējums uz Gongādzi. Gongādzi tiek turēts, bet tomēr izdara sitienu. Nav spēle otru, Mamuka. Labi, pamana viņš teikt Andrejs Tricovs var arī uzsist, Tricovs sit. Labi, šajā situācijā nospēlē Germans Māliņš, bet cik labi pacīnījās Mamuka Gongādze. Un tagad redzam šo te Tricovs sitienu, kas iespējams bijis pēdējais šīs dienas mačā. Germans Māliņš redz bumbu augstu gaisā, un Vladimirs Direktorenko signalizē, ka mačs ir noslēdzies. Daugava Rīgas konto 1-1 vārtu guvēja Andrejs Siņicins un Mamuka Gongādze, abi vārti gūti no 11 metru soda sitienu.